mani sauc Ieva un es esmu BB Factory vadītāja. Un šajā video receptē es jums parādīšu, kā mājās pagatavot lūpu balzāmus. Lai to izdarītu, mums būs nepieciešams kakao un šīs sviests, kāds no vaskiem, ja vēlaties arī ētriskās eļas un trauki, kur to visu sapildīt. No sākuma mums noteikti būtu nepieciešams nomērīt vai nosvērt izmantojamās sastāvdaļas, jo, ja būs pārāk daudz vaska un pārāk maz sviesta vai eļļas, lūpu balzāms būs ļoti ciets un to būs grūti uzklāt. Tātad, lai pagatavot lūpu balzāmu, ko var pildīt un lietot šādās te tūbiņās, ir nepieciešami aptuveni 5 grami vaska. Es šoreiz izvēlos bišu vasku. To jau lieku kausēties ūdens peldē. Šoreiz izmantošu rafinēto šīs sviestu, jo tam nav nekāda papildus aromāta. Un tas man būs nepieciešams aptuveni arī 5-6 grami. Vēl es pievienošu kakao sviestu, arī kādus 5-6 gramus. Šeit man ir 8, tas ir mazliet par daudz, jo, ja būs arī pārāk daudz kakao sviesta, lūpu balzāms būs ļoti ciets. Un lieku to ūdens peldē kausēties. Tā kā šobrīd ārā ir ziema, es ieteiktu noteikti lūpu balzāmam pievienot arī mazliet eļļas, jo tas padarīs to mīkstāku. Savukārt vasarā eļļu droši var nepievienot, lai lūpu balzāms siltajā gaisa temperatūrā neizkustu. Un tātad uz šo te daudzumu es likšu aptuveni kādus 4-5 mililitrus eļļas. Šoreiz vīno kauliņa eļļu var lietot arī saldo mandeļu, persiku kauliņu, plūmju kauliņu, jebkuru citu eļļu pēc jūsu izvēles. Un 5 ml ir aptuveni 1 tēja karota. Un atstājam visu izkust ūdens peldē. Kad ūdens peldē visas sastāvdaļas ir izkusušas, tām var pievienot ētriskās eļļas. Es šoreiz izvēlos saldo apelsīnu ētrisko eļļu ar ļoti nelielu kanēļa piedevu. Tātad uz šo daudzumu es lieku aptuveni 7 pilienas apelsīnu ētriskās eļļas un vienu ļoti mazu kanēļa ētriskās eļļas pilienu. Ir jābūt ļoti uzmanīgam ar garšvielu ētriskām eļļām, jo tās var būt kairinošas. Šādu izkusušu maisījumu droši var pildīt šādās te tūbiņās. Šoreiz izvēlēšos caurspīdīgo tūbiņu, un lai būtu ērtāk iepildīt, izmantošu šādu šprici. Jāatcerās, ka tūbiņā dar aptuveni 5 ml lūpu balzāma, tādēļ to ir ērti nomērīt ar šīm te šprices iedaļām. Un šādu lūpu balzāmu atstājam sastīm. Bet, ja mēs vēlamies lūpu balzāmus pildīt šādos trauciņos, tad šim maisījumam noteikti ir jāpievieno vairāk bāzes eļļas, kas padarīs to mīkstāku un ērtāk lietojamu. Tātad šim maisījumam es pievienoju vēl aptuveni 1,5 tēja karota bāzes eļļas. Kārtīgi sajaucam visas sastāvdaļas. Un izmantojot šprici, arī pildam šādos te trauciņos.
Ja gadījumā gatavojot lūpu balzāmu, sastingstot tas šķiet pārāk ciets, jūs droši varat to izņemt no trauciņa, vēlreiz pārkausēt un pievienot mazliet vairāk bāzes eļļas. Ja gadījumā esat pagatavojuši mazliet vairāk lūpu balzāma izejmateriāla nekā jums ir trauciņi vai nekā jūs vēlaties to sapildīt, tad droši pāri palikušo varat iepildīt kādā traukā, kuru var noslēgt un nolikt to tumšā vēsā vietā. Būs beidzies iepriekš pagatavotais lūpu balzāms, šo te izkausēt un atkal sapildīt trauciņos no jauna. Var arī iekrāsot. To var izdarīt, izmantojot dažādas eļļas. Pieņemsim šādi izskatās lūpu balzāms, kuram ir pievienota burkānu eļļa. Tas ir koši oranžā krāsā, un burkānu eļļa papildus dod vēl aizsargājošu un ādu atjaunojošu efektu. Bet tikpat labi šeit lūpu balzāmu bāzei, ko jūs sagatavojāt, var pievienot arī dabīgo minerālu, dažādus sajaukumus. Konkrēti šeit es izmantoju dabīgo minerālu atsvēnas. No sākuma iepildīšu lūpu balzāmu trauciņā. Viņš jau man sāk stingt, tādēļ ir jārīkojas diezgan ātri. Pievienošu mazliet minerālu pulveri un to kārtīgi iejaukšu lūpu balzāmā. Ja vēlaties šādu lūpu balzāmu gatavot lūpu balzāmu tūbiņās, tad tas noteikti ir jādara pirms lūpu balzāmu pildīšanas. Aptuveni ir pagājusi pusstunda, un lūpu balzāmi ir sastinguši. Šis, ko mēs pagatavojām tūbiņā, ir kļuvis ciets. To šādi var ērti lietot, izskruvēt uz āru un ieskruvēt atpakaļ. Tā kā lūpu balzāmam stingstot, tas mazliet maina tā virsmu. Ja gribam, lai tā būtu pilnīgi gluda, varam to nogriezt ar nazīti nost. Lūk, lūpu balzāms būs ar gludu virsu. Jāatcerās arī tas, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir alerģija uz bišu produktiem, noteikti nevajadzētu izvēlēties bišu vasku lūpu balzāmu sastāvā. Tā vietā var izmantot jojobas vasku, rīsu kliju vasku vai stearīnskābi.